Manuprāt, valsts valoda Latvijai būtiski tādēļ, ka Latvija ir vienīgā latviešu valsts pasaulē. Mums nav citas. Mums ir jādara viss iespējamais, lai sargātu mūsu valodu, mums ir jādara viss iespējamais, lai to stiprinātu. Un tad, kad man stāsta, ka Rīga ir multikulturāla pilsēta un ka tur vajadzētu dažādākos izkārtnes gan krievu, gan citās valodās, tad, manuprāt, Rīga ir vienīgā latviešu galvaspilsēta visā pasaulē. Tā viņš ir, un man arī ir teikuši cilvēki, jā, Augusts Daglaba Rīgā romānā ir aprakstīts, ka skan dažādas valodas, krievu un vācu, bet mums ir jāsaprot, kāpēc viņas tur skan. Ja? Jo Latvijas teritorijā tika īstenots koloniālisms, gan Krievijas, gan Vācijas, un tagad ir 21. gadsimts, un no tā koloniālisma mēs atbrīvojamies, vai ne? Tu jauc nos pieminekļus un Rīgas doma, vai ne? Mēs mainām ielu nosaukumus, un īpaši skaudri tagad Ukrainas kara laikā mēs apzināmies, ka Krievijas valsts valoda mūsu publiskajā telpā ir nevēlama. Kāpēc? Jo Ukraiņi ir skaidri arī pateikuši, ka valoda ir valsts robeža. Viņa varbūt ir neredzama, bet tā ir robeža. Jo kur skan latviešu valoda, tur ir Latvija. Un skan citas valodas, tad rodas jautājumi. Jā, tieši tā, jo, piemēram, mēs paskatāmies uz tiem pašiem ielu nosaukumiem vai pieminekļiem, mēs redzam, ka arī šajās Krievijas paņemtajās vietās Ukrainā viena no pirmajām lietām, ko sāk darīt, ir vai mēģina atrast un uzcelt atkal tos pieminekļus, kas ir gāzti iepriekš, vai arī maina ielu nosaukumus tādā, pilnīgi gruveši pārņemtās pilsētās. Ja mums stāsta, ka, vai tad pieminekļi ir tik svarīgi un vai tad nav kādas ekonomikas lietas, ko darīt, es gribu pateikt to, ka tomēr ekonomikas lietas mēs vienmēr varēsim uzcelt un attīstīt, bet vai mēs varēsim noķert īsto brīdi, lai varētu nostiprināt savu valsts valodu un savas ideoloģiskās lietas Latvijā, tādu mirkli mēs varam pat palaist vienā brīdī garām.